LV Florbola līgas spēle, kurā savā starpā sacentīsies laukuma saimnieki Florbola klubs Kurši un Ķekava RB&B vienības. Būtisks iztrūkums ir Patrika Bliskas. Teiksim tā, nespēlēs šodien. Ir viņš kopā ar komandu, laba kombinācija, un šeit bija jau pirmajā pusminūtē labi iespēja ķekavniekiem atklāt rezultātu. Un komandas ārsts un gols! Ingars Jansons no Saleņķa panāk 1-0, nodemonstrē individuālu meistarību. Metiens un bumbiņa ir vārtos. Nu, diezgan ātri, 38 sekundes vajadzēja Ķekavai, lai panāktu neizšķirtu. Ezeriņš. Kostusevs. Nu, šeit, tā teikt, pažēloja viesus ar šo epizodu. Nu, varēja divu Levaldi jau izcelties. Mainieku rindās. Peniķis met un gols. Un gols 2-1. Metiens! Atkārtots metiens gan nesako, atkal Kārlis Degins. Un, ja Kārlim neizdevās metiens, tad atkārtots raidījums mērķis sasniedz. Rezultāts kļūst 2-2. Vai tik tas nebija Reinis Melgailis? Tomēr vakar arī bija viena spēle, nu šeit parasti šīs kombinācijas šodien Ķekavai neiet. Uz spēlētājs, kas ir ar muguru pret vārtiem, ļoti labi noseguši, bet tagad šoreiz jau iespēle vārtu priekšā, neliela pagrūstīšanās un bumbiņa viltīgi ar tāds slaidu loku pārkrīt pāri vārtiem. Vēl viens metiens un bumbiņa pie Venskus. Nu, karsti, epizodiski. Ir arī jau Ķekavs atbraukuši līdzutē, jā. Un šeit vārtu guvums. Nu, neizdevās nokontrolēt bumbiņai saviem vārtiem mainiekiem. Valkošais metiens, nu, ļoti ilgi tika gatavots. Un, lūk, kāda kombinācija, kas noslēdz ar vēl vienu vārtu guvumu. 4-2. Tuvojas izskaņēmums. Otrais periods, nu, te varēja, nu, gribēja teikt varēja, nu, jau jāsaka, ka tā arī izdarēja. Nu, faktiski uz tādu spēlētāju nomaiņu noķēra, bet, nu, viss, kas var pamainīties pēc vieniem gūtiem vārtiem, lūk, iespēja bija. Nesako metiens, un tāds skaisti piespēle. Un no nulles šķiet nērtās puses tiek gūta arī sestie vārti. Vēl viena eleganta kombinācija. Tiešām tāda. Un tagad gan pacelt tiesnešu roku vēlreiz, bet arī šoreiz aizturētais sots. Vārtsargs paspēja nomainīties, bet vai paspēja? Nē, nepaspēja sastais laukums spēlētājs iznākt. Paliek bumbiņi Kuršiem, un šeit atstāts viens. Mihails Kostusevs vārtu priekšā, nu, reta tā ķekavnieku kļūda šīs dienas spēlē. Šoreiz bloķēts. Paralēlās Valmiera cīnījuši uzvaru pār Irlavu. 8-4. Un šeit, nu, tāda neveiksmīga epizode. Nu, negribētu, protams, vainot Oskaru Vensku šajā epizodē. Ķekava vēl savu, kas zina, pēdējo vārdu nav teikusi. Un kad Ķekava vēlreiz soda mainiekus ar vieniem gūtiem vārtiem, nu jau tie ir 9. Nu jau birst kā pupas, kā asaras. Jācīnās, Bošs. Labi Jansons.
Bumbiņa viltīgi lido pāri vārtiem. 5 minūtes mums vēl pamatlaikā, jeb šajā spēlē. Nu, ko Kostusevs? Kostusevs. Un šeit kļūdās Kostusevs. Velkošais metiens un zaudēt bumbiņu. 2 metiens pret uzbrukums. Un ir arī 10 gūtie vārti. Lūk, kā Degins gūst jau kārtējo rezultativitātes punktu šīs dienas mačā. Un varbūt vēl kādu gūti vārtu. Un tā arī ir. Tā arī ir. Ir arī 11. gols mums, lūk, kā pēdējā minūtē. Un ir arī 12. Nu, nedaudz pat traku jau. Kurš pavisam sabruks spēles pēdējā minūtē. 3 ielaisti vārti. Šī rezultatīvā spēle ir noslēgusies. Nu, rezultatīva bija Ķekavas spēle. Smags zaudējums mainiekiem. 2-12.